Globālās sasilšanas dēļ 20-30 gadu laikā valstis sabruks, saka laika ziņotājs Jānis Traulis. Ja pie varas būtu saprātīgi cilvēki, viņi turpmāk ēkas būvētu zem zemes, saka viņš. Šī ideja gan nav jauna, nosperta no Filipa Dika romāna Priekšpēdējā patiesība. Tur arī cilvēki pazemē dzīvoja. Vēl Jānis stāsta, ka izglītībai jābūt brīvprātīgai, ka pēc 2000. gada dzimušajiem pensijai nevajag krāt, jo tik un tā neizdzīvošot. Apgalvo, ka Latvijai un Eiropai ir jākonfiscē ASV, Krievijas, Ķīnas uzņēmumu aktīvi, paralēli Austrumeiropai iznīcinot Krieviju. Sākumā šim video nosaukums bija pašmāju Grēta Thunberga, jo par globālo sasilšanu stāstīja. Izlasot visu gabalu, saprat, ka šis izklausās jau pēc diagnozes. Ar visu to, ka zinātniskā fantastika man ļoti patīk.